Mēs dzīvojot ar Vinetu vienā pilsētā, tomēr nekad nebijām satikušās līdz, man liekas, kad tas bija 2 gadus atpakaļ. Apmēram 2 gadus atpakaļ mēs satikāmies badmintona laukumā, jo bija norganizēts Berlīnas latviešu meiteņu badmintona klubs Zeltenis, kurā mēs arī kādu laiku piedalījāmies. Un tā kā tur saspēle bija ļoti labi, tad mēs izdomājām, ka vajadzētu jau arī muzikāli saspēlēties kopā. Koncertu mēs sāksim ar Beethovena 4. sonātu Lā minorā, kur mēs izvēlējāmies tāpēc, ka viņi nav tik ļoti spēlēti kā, piemēram, Pavasara sonāta. Viņā caurstrāvo Beethovena dramatisms un kaislīgais raksturs, tāda plosīšanās pat varētu teikt. Un otrā daļa ir viena no skaistākajām visā repertuārā. Un tālāk mēs turpināsim ar Šnitkas 1. sonāti. Un Šnitkas 1. sonāta ir arī ļoti interesanta klausītājiem, ja tur ir dažādi skaņu efekti, ko klavieri strādā, un arī violē dažādi efekti. Un arī pēc rakstura viņi ir ļoti dažādi. Tur ir gan kaislīga 4. daļa, gan ļoti dievīga skaista 3. daļa, tā kā tas arī būs ļoti interesanti. Tad mēs turpināsim ar Rutas Paiters jaundarbu, Krustpunkta līnijas, kas tiek rakstīts tieši šiem koncertiem, ko mēs ar Vinetu atskaņosim Rīgā. Vakar nākamā būs Riharda Strausa vioļu sonāta, ar ko mēs atzīmēsim Riharda Strausa 150. gada dienu. Un tā ir ļoti virtuoza, ļoti romantiska. Rihards Strauss to rakstīja pirms kāzām savai lielajai mīlestībai, un es domāju, tas tiešām strāvo cauri katrai notī. Un kāpēc tieši šī programma? Es domāju, no vienas puses tie ir skaņdarbi, ko mums abām jau ilgāku laiku gribējās atskaņot un atklāt. Un arī ļoti daudzpusīga un stilistiski dažāda, tāpēc, ka tā ir mūsu pirmā tikšanās, un tāpēc gribējās, lai tā paleta būtu pietiekami daudzkrāsaina.